Čau, mīļie! Pēc dažādām aplēsēm ir tā, ka Īrijā dzīvo ap 30 000 latviešu. Protams, ka daļa no viņiem arī dejo. Mēs, dziesmu deju skan, neliela komandas daļa, aizbrauksim pie viņiem tieši šodien. Un kā gan citādāk mēs varētu zināt, kā viņi kop to latvietību, ja ne aizejot uz viņu mēģinājumu. Mēs jums pastāstīsim, kā mums gāja. Tas ir skaisti, ai, ko labi. Agris ir cita dimensija, cits raksturs. Nu jā, gribējās, lai mums dejotājiem iedod to brīvību, lai mēs tiekam ārā no sava tā rāmīša. Jo parasti jau dejā tev ieliek tajā rāmī, un tad rāmī arī dejo. Un to jau zina daudzi, un gadiem, ka Agris nav rāmis. Mēs esam Īrijā, Dublinā mēs esam. Tā bija īru deju kolektīvu iniciatīva, lai mēs atbraucam un iedodam viņiem kaut kādas dejas no repertuāra. Bet tā galvenā jēga ir tāda, ka mēs gribam zināt, kā viņiem šeit iet, un kā tad viņi to mūsu deju šeit kopj. Čau, mīļie! Tās dejotājas superspējas ir tāds, ka vienalga, kas notika vakar vai šorīt agri no rīta, mēs 10. esam uz mēģinājumu vienmēr. Labdien! Čau! Labrīt! Čau! Baigi foršā zāle. Tu redzi, kāda viņi ir mēģinājumā un koncertos, un ko tu redzi, kas notiek pēc koncertiem, ja? Ka no tiem stīvajiem izplūst ārā viss, kas vien var izplūst. Un kaut kā dejā mēs atkal sastīkstam un savācamies atkal tajā savā kastītē iekšā. Un līdz ar to gribējās, lai tie dejotāji izjūt to citus dejas veidu. Jā, ko tik stīvi visi, kas ir? Īrijā ir 2 lieli vidējās paudzes kolektīvi. Ir arī bērni dejo, maziņi tādi, pavisam. Tā mums ir sirdslieta. Mēģinājumi mums ir svētdienās, kas varbūt normāliem cilvēkiem būtu ģimenes diena. Bet mums tā ir, kā mēs saucam, mūsu svētā diena, kad mēs sanākam kopā un mēs varam būt kopā un dejot. Mēs uz mēģinājumu braucam apmēram 1:40, 1:50. Uz vienu galu. Uz vienu pusi. Tad mēs nomēģinam 2,5, 3 stundas un tad braucam mājās. Tas nav vienkārši, aiziešu padejot latviešu tautas dejas, tas ir iekšā. Tas ir noteikti iekšā mūsos, jo tās skudriņas, kad mēs bijām pagājušajos dziesmu dejas skaņas svētkos, kad tu ej lejā pa to estrādi un tev vienkārši skudriņas skrien un asaras, kuras tu vienkārši nespēji kontrolēt. Tas nav tā, ka tev vienkārši gribas raudāt, bet tās emocijas ir tik augstu, ka tev viņas vienkārši, ir, un tu pat to īsti neapzinies pēc tam vienkārši, kad asaras ir, bet no kā tad viņas ir? Un vienkārši tas saviļņojums, tā piederība tai mūsu Latvijai un identitātei, kas ir ļoti unikāla. Ko, mīļie, ķeramies klāt, mums darba ir daudz, bet tad, kad Dīgna aicināja uzlikt tos agri gabaliņus, tad Agris teica, nē, ja es tur braucu, tad es viņiem pastrādāšu tā, kā es māku un tā, kā viņam gribās. Jūs varat pilnīgi neuztraukties, jo improvizācijā neko nevar izdarīt nepareizi. 1, 2, 3. Es saprotu, ka jūs esat normāli latviešu cilvēki, kuri ir iezīduši, jāsaka, virzienu pa dejas ceļu ar mātes pienu, jo es tiklīdz ieslēdzu muziku, jūs visi sākāt šitā tie. Ejam dažādos ejam visdažādākos virzienos un ejam, kur Reģiņš vienīgais mēģina aizņemt visu telpu. Ejam no sienas līdz sienai. 2, 3, griežās lēc, un po. Un kūstam 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kūst.
augšā! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punkti! Ļoti patikās improvizācija. Sen nebija darīts, ak, Dievs, jau gadus, kad 2 dekādas, jā, toči nebija darīts. Ir kaut kas savādāks, nav vairs klasika, bet ir kaut kas tāds, ko mēs nekad parasti nedaram. Mēģiniet būt maksimāli patiesi, ja? Grūtis! Baigi smukiņi jums bijāt, forši. Pirmkārt, ko es ieraudzīju ārkārtīgi atvērtību, vēlēšanos, un tad jau, principā, tie pamatkriteriji, kāpēc vispār dziesmu dejo skan ir, un pamatkriterijs labai nodarbībai. Ir tā ļoti jocīga tā sajūta, ka tu atklāji sevi no jauna, kad ir lietas pat, ko tu tā kā nezināji par sevi, ka tu tomēr vari atļauties tā kā uzticēties, tā kā tu to vari izjust, baudīt, gūt baudu no tā visa. Un līdz ko atverās viens, un tu redzi, kad dejotājs atveras, tas arī tev dod to drosmi, ka arī tu vari. Un tā, man liekas, ka tas aizgāja tādā tā kā ķēdes reakcijā, kad ja viņš var, tad arī es varu. Jā, varbūt jāsāk improvizācijā. Mums arī mēģinājumi sākumos, nevis tikai plikas stiepšanās. Es pirmo reizi laikam taisīšu šo te deju bez saviem dejotājiem. Gan jau, ka viss būs beigās labi. Ja nav labi, tad vēl nav beigas. Gapsīt paņemsim tēt, ja? Tas gapsis ir atrasināts no vārda gabals vienkārši. Nekas tur nav. Nekāda milzīga zemteksti, ja, un kaut kādas milzīgas idejas, bet vienkārši forša mūzika un forša cilvēka dejo. Viss. 5, 6, un pasveicam. Un tas bija viss mūsu kopīgais dzīves gājiens. Un reki, tev jau cita meiteni jau. Un 1 un labāk, augstāk. Kura cipari ir? Oi, ciparas nemāku. Es labi, pamēģinām. Ejam, un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mani sauc Tīna, es dejoju iekš Londonu dejo. Londonā ir 3 deju kolektīvi. Visi 3 vīri šodien šeit pārstāvēti, jā, un par to ir tiešām liels prieks, ka mēs varēsim aizvest šīs zināšanas atpakaļ pie savējiem, lai mēs esam pilnīgi gatavi augustā. Vispār kopā mums ir kāds 25 vai 23 kolektīvās diasporas vienības, tā skaitā kori un deju kolektīvu. Mēs visu to Eiropu nosacām. Diasporas vēlme būt daļai no pasākuma ir ļoti nozīmīga. Pirmkārt, tas emocionālais moments, kad mēs uz brīdi varam būt gala mērķis un iemesls, kāpēc viņi atbrauc uz māju. Tas mūs silda. Otra lieta ir tas, ka tā latviešu kultūra, latviešu amatieru māksla ir pasaulē. Tas liecina arī, ka mēs darām kaut ko pareizi. Ne tikai mēs, kā dziesmu dejo skan, bet vispār šī amatieru mākslas kustība kā tāda. Tas ir apliecinājums, ka mēs darām pareizi. Klibu kāja arā viņš saucās deja. Tas stāsts ir tāds, ka džeki tā nav tā, ka viņi baigi grib dejot šito te deju. Viņi tur tēlo, jāsaka, slims govs pie aptiekas durvīm, ja? Tās meitenes kaut kādu brīdi tic, un beigās viņas tomēr pieķer to, ka jūs betonējat viņām. Sprauž dakšas, latvijas sakot. Un tad meitenes pieķer viņus un iedod tiem pušiem normāli džasā, un pēc tam ir Miers draudzību festivāls. Tur pats labākais ir dumpi solis.
Zini, kā bez dumpisoles, tāpēc, ka tur būs tā, ka tie džeki tur lec pa gaisu, un tad tas man atgādina limuzīnu Jāņa nakts krāsā, kur dumps pa tām kartupeļu vagām tur lec, tu laimīgs tur, ja? Un tas man ir dumpisolīts tanī dejā. Ka šitā tā nav tā deja, kur jūs dejojat pilnīgi skaidrā. Elsa sapratīja. Paldies Dievam, ka jūs paņēmāt tās agru dejas. Skaidrs, ka viņas ir maķerīt savādāks, bet ne grūtāks. Viņas vienkārši ir savādāks. Un tad, kad jūs tiksiet tam klikšķītim pāri, viņas būs tieši tāpat kā viss pārējais. Tas daļai vienu reizi ir jāiemācās. Nu, viņš maķerīt savādāks ir, nekā mēs klasiski esam raduši. Un nav ne sliktāks, ne labāks. Vienkārši maķerīt savādāk tā valoda. Mēs bijām ļoti uztraukušies, kad brauks agras, jo vienmēr, kad brauc lielie horeogrāfi, tad vienmēr visi tās apvīstās, kā nu būs, un tie taču tomēr ir svarīgi cilvēki, gan Latvijā, gan mums, ja tās mums ir liels autoritātes, kad, nu, teiksim, arī dejojot viņa dejas, tu iepazīsti it kā to cilvēku kā personību, jo viņš jau savā dejā ieliek sevi. Un līdz ar to bija tāds uztraukums, kā būs, un vai mēs to varēsim. Vēlreiz paklibojam šito te. Šeit, šiten, tad tur bišķiņ dižojies. Nu, tā kā pa kreisi, pa labi. Nu, forši bija. Mēs esam noguruši, bet man liekas, ja forši visi ir laimīgi un pieredzējuši kaut ko tādu jaunu sev un nebijuši. Kaut ko atpakoja mums, mūsu sajūtās, man liekas, kaut kādus citus failus atvēra. Un gan jau mēs vairāk gaidījām, ka mums mācīs deju. Kā deju? Tu atnāk, atbrauc, polka, galops, palēciens, nu kā parasti klasiska deja. Bet agris mums ir kaut kā saliedējis, parādījis citu skatu uz deju, ka deja vieno, deja saliedē un ka deja rada smaidu. Mēs dabūjām pilnīgi kaut kādu jaunu tādu dvēseli iekšā kolektīvā. Mēs pamanījām, ka kolektīvs mēs pilnīgi izmainījāmies 2 dienās. Gan ar to, kā mēs sevi pasniedzam, kā mēs smaidām viens pret otru, kā mēs atbrīvojam ķermeni. Tā kā vienkārši pa visiem 100% Agrim ir paldies. Vairs nevienam nebija jāsaka, nāc smaidi, nāc ar krūtīm uz priekšu. Viņiem pašiem jau bija Agris viņus tā dabūjusi tās nots, kad tu redzēji, ka viņi nāk ar sevi, ka tas nāk no iekšpuses, ka tas nav tā, kad ir uzlikts, jā, tas smaids un skats, bet ka tiešām tas nāca no viņiem pašiem. Viņi atvērās, viņi palika interesantāki, garšīgāki, dzīvāki. Laikam tā ir tā jēga, jā. Viņi ir forši. Un kā jums liekas, vai vajadzētu vēl trešo reizi izdejot? Jums ļoti pareizi liekas. Mēs jau, man liekas, ka esam jau Meža parkā, gan estrādē, gan deju placī, ka mēs jau tur dzīvojam, jo tās emocijas no pirmā dziesmu dejodeja skan vēl joprojām mūsos dzīvo. Tās emocijas, ko mēs dabūjām Meža parkā, nu, tas ir vienkārši fantastiski. Tāpēc arī ar nepacietību gaidu šo vasaru, augustu, un dejosim kopā. Mēs īstenībā ļoti gaidām augustu, jo mums nav tikai dziesmu deja skan. Mums arī kāzas ir pēc nākamajā nedēļā. Augustu es gaidu ar ļoti lielu nepacietību. Pirmkārt, tas ir Latvija, gribās uz Latviju aizbraukt. Tas ir noteikti kas silts, un tas vēl ir koncerts, dziesma dejo, deja skan.
estrāde, lielā estrāde, nu, tas ir fantastisks izjūtas. Mēs pirms koncertiem uztaisam savu svēto apli, sajūtam viens otru un iedžingstinām sevi. Tāpēc mēs varam kopā sevi iedžingstināt, lai augustā visi kopā skaisti varētu dejot un dziedāt kopā. Vai ne? Nu, laižam! Un... Tiekamies augustā. Redzamies Meža parkā. Redzamies Meža parkā. Tiekamies augustā. Gaidiet mūsu ciemos. Dziesma dejo, deja skan! Baigi forši pastrādājām ar karbonkolu, ar rietumu krastu pastrādājām. Viss dzeram alu, jā. Stūks atbildes. Man pirmais un vienīgais, kā acis ciet un vadīja ar roku. Man bija jāuzticās Dacei un viņa vadīja, mēs sākām skriet. Tas bija vienkārši tās emocijas, tas kā acīm ciet uz skrien, tu sajūti, ka viņa tevi tur un vada un tas man... Viņš vajag negribēja padoties, negribēja, viņš pretojās. Tas jau ir grūti. Tas nebija viegli uzticēties. Vīrietis laikam nav pieredzis tā. Man seja sāp pēc muskuļiem, tāpēc, ka es tik daudz smaidīju vienkārši. Katru brīdi es vai nesmējos, Tu smējies balsī vienkārši. Jā, bet man vienkārši tik prieks bija vienkārši būt. Man bija tāds sajūta, es vienkārši to čaula pārstrādot, kad man nāk ārā. Ka ir jau vienalga, ko. Jo citreiz tā, ka tu domā, es nedrīkstu, lai par mani smējās vai ko, tad jau bija vienalga. Lai smējās. Jā, pat ja smējās, smieklīgi, tad smējās. Saku, man bija tā sajūta, ka tā kā čauliņa pārstrāda, kad jau vairs nejuši sevi turēt rāmīšos. Labrīt, mīļie! Nevienam no noslēpums, ka tā īra kultūra ir Krogos, un mēs vakar bijām baznīcā. Krogs saucās baznīca, un tā bija liela baznīca ar bāru un skatu. Tas jau bija otrais Krogs jums. Tas bija mums otrais. Bet mēs esam gatavi 10. būt uz strīvs pēc īrijas laika. 9.